Aplūkojot balsojuma rezultātus, pastāv iespēja, ka kontinentālās hokeja līgas zvaigžņu spēlē no Rīgas Dinamo varētu piedalīties pat 4 spēlētāji – Marcels Hostes, Ānis Ozoliņš, Aleksandrs Ņiževijs un Edgars Masaiskis. Viennozīmīgi tas ir latviešu fanu balsojuma rezultāts, jo Krievijā jau nav tik aktīvi balsotāji kā Latvijā. To varētu salīdzināt ar to, kā mēs esam iekļuvuši monopolā. Kā skaidro Dinamo fanu kluba vadītājs Uģis Purviņš, nekādas speciālas akcijas ar aicinājumiem balsot par mūsu spēlētājiem nesot rīkotas. Viennozīmīgi nē. Tas man liekas ir asinīs. Lai gan no vienas puses fani ir priecīgi, ka Rīgas Dinamo zvaigžņu spēlē varētu pārstāvēt pat 4 spēlētāji, un šāda līmeņa kompānijā ir priecīgs uzspēlēt tik viens hokejists, zvaigžņu spēlē ir arī otra puse. Pieejot no Dinamo viedokļa, spēļu grafiks ir sekojuši. 28. janvārī mums ir spēle Mitišķos. Mēs atbraucam atpakaļ, mums ir 30. janvārī zvaigžņu spēle Mīnskā. Mēs atgriežamies atpakaļ, un mums ir 1. datumā atkal spēle Rīgā ar Minskas Dinamo. Ja rēķina to, ka tagad mums ir jāaizvada 8 spēles ar 1 dienas pārtraukumu tikai, slodzīti ir ritīgi. Līdzjutēja balsojums internetā par to, kuri spēlētāji piedalīsies zvaigžņu spēlē, noslēgsies 15. janvārī. Mačs notiks jaunuzceltajā Minskas arēnā, un to plānojuši apmeklēt arī aptuveni 50 Rīgas Dinamo līdzjutēji.